Šodien esmu vienā no biedējošākajiem kanalizācijas tuneļiem, kādi jebkad esmu izpētījis šajā kanālā. Šī kanalizācija ir tik liela, ka ir daļas, kuras nekad nav tikušas izpētītas. Tāpēc šodien darīsim visu iespējamo, lai izpētītu šo kanalizāciju un redzētu, kādas trakās lietas mēs varam sastapt. Un diemžēl es neesmu vienīgais, kam patīk uzturēties kanalizācijā. Baumas vēst, ka šeit dzīvo vesels satanistu kults, tāpēc mēģināsim šodien nevienu no viņiem nesatikt, jo ja es šeit kādu sastāpšu, ar mani ir cauri. Visai šai tuneļu sistēmai ir tikai viena ieeja un viena izeja, tāpēc ja kaut kas notiek, viss ir beidzies. Man nav kur bēgt. Ņemot to visu vērā, paskatīsimies, kas ir paslēpts Amerikas lielākajā kanalizācijas sistēmā. Dodoties tumšajos tuneļos, es jums nemelošu, es biju diezgan nervos. Ne tikai par to, ko es varētu sastapt, bet vēl sliktāk par tiem, kurus es te varētu satikt. Labi, draugi, šī vieta ir tiešām biedējoša. Un varbūt tagad nav tas labākais brīdis to pieminēt, bet es klusībā baidos no tumsas. Kas tas bija? Kāds iekliedzās? Kas pie velna, uz ko es tikko uzgāju? Mēs pat vēl neesam šeit pavadījuši 5 minūtes. Šis ir kā no sasodītas šausmu filmas. Kāpēc šeit apakšā ir bērnu rotaļlietas? Mēs esam kādu 1000 pēdu dzīvi kanalizācijā, un šī ir pirmā lieta, ko esam sastapuši. Ko? Skaties, tur ir vēl viena! Kas pie velna? Ak, Dievs, puiši, šī noteikti ir visbaisākā lieta, ko esmu redzējis pēdējā laikā. Un kas tas ir? Ko? Paskatieties uz viņu seju! Ak, Dievs! Tas ir tik biedējoši! Kas pie velna tas ir? Jā, es domāju, ka tas pat nav tik biedējoši, cik satraucoši. Kāpēc tas ir šeit lejā? Man ir tik daudz jautājumu. Vai šeit lejā vienkārši spēlējas bērni? Jā, laikam vienīgais, ko mēs patiešām varam darīt, ir turpināt izpētīt un paskatīties, kas vēl šeit ir. Kas tas bija? Nekādā gadījumā! Ak, Dievs, puiši. Labi, iespējams, ka šeit ir vēl kāds, bet varbūt arī nav. Vai tās ir pēdas? Tās nebija manas pēdas, puiši. Kāds cits ir šeit lejā kopā ar mums. Sveiki! Kāds? Ja kāds tur ir, ziniet, es esmu apmācīts karatē. Nē, neesmu. Es to piekaušu. Oho, pagaid! Kas pie velna? Ak, mans Dievs, ko es tikko atradu? Labi, tas ir negaidīti. Kas tas ir? Tas ir ass? Kas pie velna? Es negaidīju, ka tas būs tik ass. Labi, mums ir noslēpumains priekšmets ar nezināmu izcelsmi, un šai lietai nav vietas kanalizācijā. Ja kāds zina, kas tas ir, paziņojiet man komentāros, jo es nemelošu, šis varētu būt trakākais ierocis, ko jebkad esmu atradis. Es domāju, vismaz man šķiet, ka tas ir ierocis. Paskatieties uz to asmeni. Es domāju, tas viss ir ass no gala līdz pašām beigām. Tas ir milzīgs nazis. Vai tas nav tas, ko nāvis pļāvējs nes līdzi? Kā viņi to sauc? Tie lielie dvēseli pļāvēji. Droši vien tas nav īstais nosaukums, bet es to tā saukšu. Klau, vai ir kāds īpašs iemesls, kāpēc mēs dodamies trokšņa avota virzienā? Nu, tāpēc, ka man ir dvēseli pļāvējs, bet viņiem nav. Paskatieties uz šo tuneli, draugi. Es domāju, ka mums jāiet iekšā. Tas izskatās tik forši. Tas iet ļoti tālu dzirmā. Es arī domāju, ka tas, kurš ir šeit lejā, droši vien neies šeit iekšā, tāpēc šī varētu būt drošākā vieta, kur atrasties tieši tagad. Labi, draugi, vai notiek kas notikdams? Izskatās, ka mēs atstājam dvēseli pļāvēju šeit. Šeit iekšā ir tik pretīgi. Nāc, es esmu pārāk kresns, nāc! Vēl tikai daži 100 pēdu palikuši. Dievs, šis ūdens ir tik glums, tas smird tik briesmīgi, ak, Dievs! Es jūtu, kā man lūst ribas. Es domāju, ka mums sanāk, puiši. Pēc rāpošanas cauri šķietami bezgalīgam tunelim, es nonācu lielā kamerā, kuru vēl nebijām izpētījuši. Tomēr es pat nenojautu, ka drīz ļoti nožēlošu, ka izvēlējos šo tuneli. Labi, mēs esam pavisam jaunā kanalizācijas posmā, un es nemelošu. Man nav ne jausmas, kur mēs šobrīd atrodamies, bet laikam jau drīz uzzināsim. Vai kā ir nolāpītā lūka? Man šķiet, ka mēs tikko atradām lūku kanalizācijas vidū. Paskatīsimies, kur tā ved. Ne uz kurieni, bet es tev pateikšu ko. Es gribētu redzēt, kāds man uzbruk, kad man ir šis rīks rokā. Tas ir tik smags. Vai kā ir velosipēda ķivere? Paskatieties, puiši, mums ir V. Ak, nē, kas pie velna? Puiši, kas notiek? Tam jābūt jokam, tas nav iespējams. Kāds vienkārši ielika cirvi bērna velosipēda ķiverē.
Tas izskatās tiešām biedējoši. Es domāju, ka nekad neesmu atradis neko tādu. Jā, tas tur tiešām ir iedzīts iekšā. Es pat nedomāju, ka varu to izdabūt ārā. Nē, kas ir tas nav joks? Protams, tas ir joks. Kāpēc bērna velosipēda ķiverē būtu cirvis? Tas ir neprāts. Tas ir pārāk traki, lai būtu īsts. Vismaz es ceru. Es domāju, tas ir īsts cirvis. Tas nav nekas lielisks, bet esmu diezgan pārliecināts, ka viņi vienkārši mēģina mūs iebiedēt. Tas ir kā no kādas filmas rekvizītiem. Nu, cik biedējošas un potenciāli draunīgas šīs lietas arī nebūtu, turpināsim iet un paskatīsimies, kas vēl šeit ir. Oho, kas mums te ir? Te ir tāds kā mazs sāntunelis. Tur kaut kas ir aizmugurē, paskaties uz to. Tur ir kaut kas sarkans, tāds kā mazs sarkans priekšmets. Es nezinu, kas tas ir, bet laikam man būs jāielien tur iekšā un jānoskaidro, vai ne? Ak, mans Dievs, puiši, te tik drausmīgi smird! Es jūtu, kā no šī tuneļa nāk ārā karsts gaiss, karsts kanalizācijas gaiss. Nu labi, laikam ir pienācis laiks man ieiet šajā pretīgajā kanalizācijas tunelī. Puiši, vau, tas ir tik slikti, ir tik silts, kāpēc ir silts? Paskatieties uz to! Cilvēki, mums ir rotaļu Nerf pistola, puiši. Tas ir tik forši. Tas izskatās pēc mazas Nerf sniperšautenes. Vai tā vēl darbojās? Ak, mans Dievs, tā darbojas! Cik reizes es jau esmu atradis Nerf pistoles kanalizācijā, puiši? Šī laikam ir kāda 10. reize. Tas ir tik forši. Priekšpusē pat ir kaut kāda čūska. Kas tas bija? Vai šeit ir vēl kāds? Sveiki! Kas pie velna tas bija? Puiši, es nezinu, bet kopš mēs ienācām šeit, es dzirdu dīvainas skaņas. Es domāju, ka šeit lejā varētu būt kāds cilvēks. Pamēģināsim tikt ārā no šejienes. Puiši, man ir mazliet bail. Šī ir jau otrā reize, kad mēs dzirdam dīvainas skaņas šajos tuneļos. Un atcerieties, mēs esam apmēram jūdzi zem zemes. Šeit nevienam citam nevajadzētu būt. Es sāku domāt, ka baumas par kādu sektu šeit lejā varētu būt vairāk nekā tikai baumas. Es jau kādu jūdzi eju, un mēs tikko uzgājām kaut ko ļoti foršu. Paskatieties uz šo. Tas ir kā vesels baiķis, kas iespiests griestos šeit. Tas droši vien sver kādus 200 mārciņu. Paskaties, cik nestabils tas ir. Ak, Dievs! Ak, mans Dievs! Ja es nebūtu uzmanīgs, tas mani varēja saspiest! Ak, mans Dievs! Tas tikai pierāda, ka šie tuneļi ir daudz bīstamāki nekā tu vari iedomāties. Tevi var saspiest krītoši baiķi jūdzes dziļumā zem zemes. Kurš gan to būtu iedomājies? Dodoties arvien dziļāk un dziļāk pa tuneļiem tumsā, ilgi nebija jāgaida līdz nākamajam trakajam atklājumam. Nē. Tā ir joku lieta. Jūs mani kircināt! Es tikko piegāju pie šī mazā tuneļa, un tur iekšā ir sasodīta galvaskauss. Paga, vai tas ir īsts? Nekādā gadījumā tas nav īsts. Tā nav īsta galvaskauss. Jāsaka, tas izskatās diezgan īsts. Pagaidi. Varbūt man vajadzētu pārdomāt, vai bāzt roku tur iekšā. Paskatīsimies, vai varam dabūt šo koku nost no ceļa. Vai es varu? Nē, pat nevaru aizsniegt. Nāc, Dievs! Ejiet prom no šejienes. Patiesībā es mazliet nervozēju, puiši. Sākumā domāju, ka tas ir joks, bet šī lieta izskatās pēc īsta cilvēka galvaskausa. Laikam man pašam būs jānoskaidro. Tas arī šķiet īsts. Kas pie velna? Ak, Dievs. Labi, man nav ne jausmas, vai tas ir īsts vai nē, draugi. Nē, nav iespējams, ka tas ir īsts. Pagaidiet. Nē, tam noteikti jābūt kādam anatomiskam galvaskausam vai kaut kam tādam. Tas ir tik biedējoši. Vai mēs varam vienkārši parunāt par to, kāpēc tas atrodas kanalizācijā, īpaši paslēpts kaut kādā nejaušā tunelī? Kā? Tas ir vienkārši... Nē, es vienkārši esmu šokā. Nē. Tas tikai padarīja to vēl biedējošāku. Es nemelošu. Tam noteikti ir saistība ar to kultu, kas šeit apakšā, puiši. Neviens vienkārši tāpat nenes cilvēku mirstīgās atliekas kanalizācijas tunelī. Es nejūtos pārāk labi, bet laikam mums jāiet tālāk. Ziniet, puiši, lai cik biedējoši šī vieta arī nebūtu ar cirviem un galvaskausu, es esmu ļoti priecīgs, ka mēs vēl neesam šeit satikuši nevienu cilvēku. Ja es redzētu kādu, kas šeit stāv un valkā apmetni, man nebūtu kur bēgt. Es esmu pilnīgi iesprostots. Oho, tas noteikti šeit nepiederas. Ak, Dievs, tā ir kaut kāda kaste. Tas smird. Nezinu, vai tur ir ēdiens, bet es tikko to izcēlu no ūdens, un mani uzreiz pārņēma puvuma smaka. Tas ir pretīgi. Var redzēt, ka tas nav bijis ūdenī pārāk ilgi.
Tas ir pilnīgi bez aļdēm. Ak, Dievs, tas tik slikti smird, es pat nevaru par to runāt. Labi, puiši, mēs to pacelsim. Ak, Dievs, tas tik slikti smird. Kas gan varētu būt šeit iekšā? Oh, vai jūs dzirdat to? Ak, Dievs, izklausās, ka šeit kaut kas ir iekšā. Un noteikti tā arī šķiet. Šī lieta ir diezgan smaga. Piedodiet, es vienkārši nespēju aizmirst to smaku. Ak, Dievs, puiši, šeit smird tik pretīgi. Tas pat nav kanalizācijas smads. Tas ir kaut kas šajā kastē. Labi, lūdzu, lai tās nav kādas sapuvušas pusdienas. Vai tā to var atvērt? Oh. Ak, Dievs, tas ir daudz nažu! Ko? Brāl, tas nav iespējams. Skaties, cik daudz nažu. Tie vēl joprojām nāk ārā. Skaties, cik daudz nažu bija tajā pusdienu kastītē. Tie ir kādi 15, un vēl joprojām ir vairāk. Jā, tas nav nekas lielisks, un tas smird briesmīgi. Ak, mans Dievs, jūs draugi. Es vēlos, lai jūs varētu sajust, cik slikti tas smird. Patiesībā nevēlos, bet vienkārši iedomājieties ļoti sliktu smaku. Un uz neviena no tiem nav rūsas. Tie ir nevainojami. Tas šeit nav bijis ilgi, droši vien tikai pāris dienas. Parasti, kad es atrodu kaut ko kanalizācijā, tas ir klāts ar rūsu un aļģēm. Bet nē, šie ir pilnīgi kārtībā. Kādas ir izredzes, ka sekta atstāja šīs lietas šeit lejā? Es domāju, vai tev tas neizskatās pēc kaut kā sātaniska? Kaudze nažu kastē, tas nav normāli cilvēka īpašums, un es atradu galvaskausu iespējams 1000 pēdu attālumā no šejienes. Laikam paskatīsimies, vai tūmā nav vēl kaut kas, bet šis nav nekas labs. Izskatījās, ka jo dziļāk es iegāju šajos tuneļos, jo vairāk neizskaidojumu lietu es atradu. Un neilgi pēc tam es atradu kaut ko tādu, kas pilnībā sagrāva jebkādu drošības sajūtu, kas man vēl bija palikusi. Kas te notiek? Kau? Ak, mans Dievs! Kas tas viss ir? Mums te ir kas? Ak, mans Dievs, kas tas viss ir? Te ir tāda kā tāfele, uz tās ir burti un cipari. Ja kāds zina, kas tas ir, paziņojot man komentāros. Es nekad neko tādu neesmu redzējis. Smird briesmīgi. Jā, mums te ir arī, es nezinu, kas tas ir, ķieģeļu kaudze un, fuj, tas ir gļotains. Kas tas ir? Tā ir kaka. Es domāju, ka tā ir kaka. Ko? Nu, mēs esam kanalizācijā. Jā, tev taisnība. Man nevajadzētu aiztikt nejaušas brūnas lietas. Paskaties uz to, te ir arī lode. Tas ir diezgan forši. Tā ir neizšauta šautenes lode. Nezinu, ko tā te dara, bet diezgan interesanti. Es vienkārši esmu ārkārtīgi apjucis par to, kāds vispār ir šito lietu mērķis šeit lejā. Ja kāds no jums saprot kopainu, ko es palaidu garām, uzrakstiet komentāros, jo es vienkārši nesaprotu, kas ir šīs lietas. Es domāju, tas viss šķiet ļoti dēmonisks, bet es burtiski nevaru aiziet. Tāpēc turpināsim iet un paskatīsimies, kas vēl te ir lejā. Oho, vai tas ir nazis? Te ir 2 naži. Ak, Dievs, tie izskatās tik biedējoši. Čali, tiem noteikti jābūt sātaniskiem. Paskaties uz tiem asmeņiem. Uz tiem ir sikspārņi. Esmu diezgan pārliecināts, ka abi ir vienādi. Tie ir vienkārši mazākas viens otra versijas. Tas ir traki. Es nevelošu, es tiešām gribu šos paturēt. Es domāju, ja vien šie nav izmantoti cilvēku upurēšanā, es tos paturētu. Tie izskatās tik forši. Zini, es neesmu pārāk tālu no tā dīvainā altāra. Es domāju, vai šie nebija tur un tad aizpeldēja lejā? Es nezinu, bet tas joprojām ir ļoti interesanti. Bailīgi, bet interesanti. Cilvēki, kas tas ir? Vai tā ir laterna? Man šķiet, ka ir. Tā ir kā veca laterna, kas karājas pie sienas. Tā lieta ir ļoti sena un arī nav gluži tas, ko es gaidīju apes kanalizācijas vidū. Es jums nemelošu, puiši, jo vairāk es par to domāju, jo biedējošāk tas kļūst. Padomājiet, ko rada laternas? Gaismu. Kas izmanto gaismu? Cilvēki. Kur mēs esam? Tunelī, kur cilvēkiem nav jābūt. Vai jūs saprotat, ko es ar to domāju? Šeit lejā varētu būt cilvēki. Tas kaut kā pierāda, ka šeit ir cilvēki. Labi, mēs pakāsim to atpakaļ tur. Es gribēju teikt, ka mēs atstāsim to tieši tur. Pēc vairākām stundām, kas pavadītas bezgalīgi izpētot plašos tuneļus, es nonācu lielā ar ķieģeļiem izklātā telpā, kuru nekad iepriekš nebiju redzējis. Es pat nenojautu, ka šajā kamerā būs dažas no trakākajām lietām, ko šodien atradīšu. Čaļi, mēs jau kādus 200 pēdu rāpojam pa šo tuneli, un man šķiet, ka redzu izeju. Varbūt tas ved uz lielāku telpu?
Izklausās, ka tur ir tekošs ūdens, tāpēc domāju, ka izeja ir tepat priekšā. Ja varēšu vēl mazliet ielīst tālāk. Mēs gandrīz esam klāt, puiši! Es laužu visus savus kaulus. Te ir kamera! Ak, mans Dievs, tā ir milzīga! Šī ir kā milzīga atvere! Te ir tik daudz durvju! Ir tik augsti! Ak, mans Dievs! Ak, Dievs! Es pat nepamanīju šo! Te ir kā altāris! Ko? Kas tas ir? Tas izskatās pēc liela mēbeļu gabala kanalizācijas vidū. Paskaties uz eņģēm! Es domāju, ka tā ir kārba. Liela kārba vai lāde. Tā ir tik smaga. Nu nāc! Kas tas ir par zelta lietu, kas tur izlien? Es pat to nepamanīju. Paga, ko? Tas ir lielisks jautājums. Kas pie velna tas ir? Es nekad neko tādu neesmu redzējis. Pagaidi, vienkārši. Nu nāc! Jā, tas ir nazis. Puiši, paskatieties uz to. Tā ir asmens kā rituāls duncis. Un tas ir iedurts kaut kādā burvestību lietā, kas izskatās pēc diagrammas un altāra. Es nezinu, kas tas ir. Labi, mēs vienkārši noliksim to malā. Un es gribu šo kasti vēl mazliet izpētīt, jo šeit varētu būt kaut kas traks. Ņemot vērā visu to trako, ko mēs šodien šeit atradām, kas zina, kas varētu būt šajā kastē? Au! Es tikko iesitu ar kāju kaut kam. Ko? Es tikko ar kāju iesitu tam, vai jūs to redzējāt? Man liekas, tā bija nazis. Paga, kur tas palika? Tas ir nadzis! Paga, kur tas palika? Kur tas palika? Kur tas palika? Ak, Dievs! Čaļi, tas nav nazis! Tas ir zobens! Vesels zobens! Brāli, tas ir traki! Tas izskatās pēc īsta zobena. Man liekas, tas ir makstī. Vai mēs varam... Vai tas ir jāatslēdz, vai arī vienkārši var? Jūs redzējāt to? Ak, Dievs! Neticami! Tas arī ir ass, tas ir īsts. Tas 100% ir īsts zobens. Paskaties uz to, cik vecs tavuprāt tas ir. Izskatās ļoti sens. Tas varētu būt no 17. vai 18. gadsimta. Un tas ir īsts zobens, draugi. Šī nav rotaļlieta. Tas ir īsts bruņinieka zobens vai kaut kas tam līdzīgs. Šis visticamāk šeit ir bijis ilgāk nekā šī kaste. Paskaties, cik sarūsējis ir tā asmens. Es noteikti ņemšu to līdzi uz mājām. Tas ir tik iespaidīgi, bet liksim šo malā un izpētīsim šo kasti nedaudz vairāk. Jo mēs to vēl neesam atvēruši. Paskatīsimies, vai es varu to pacelt. Ak, mans Dievs, tas ir tik smags! Nē, es gandrīz nevaru šo lietu pakustināt, puiši. Labi, varbūt mēs esam mazliet par skaļu. Es negribu, lai man šeit pamana. Aiziet. Ak, Dievs, tas saspiež manu kāju! Šī lieta droši vien sver kādus 400 mārciņu. Un viss tas bija uz manas kājas! Ak, Dievs, tas tik ļoti sāp! Man šķiet, ka es tur neko neredzu. Vai mēs varam mēģināt to atvērt? Es domāju, ka šī ir aizdare. Kā to izdarīt? Vai tas ir jāgriež? Mums izdevās! Es domāju, ka tas jau ir atbloķēts. Varbūt tas ir vaļā, puiši. Es nezinu, paskatīsimies. Vai mēs varam pacelt vāku? Mums izdevās! Patiesības brīdis! Mēs tūlīt redzēsim, kas ir rituāla kastē kanalizācijas vidū. Paskatieties uz visu šo mantu šeit. Paskaties uz kastes vāku. Ak, Dievs, tev taisnība! Tur ir kaut kāda simbola uzkrāsot. Tas ir biedējoši, puiši. Interesanti, ko tas nozīmē? Te ir vienkārši kāds T, V ar svītru cauri, izsaukuma zīme, Valdo, un šeit ir uzrakstīts ar labu nakti. G-N. Labi, ja kādam ir kāda nojausma, ko šie simboli patiesībā nozīmē, paziņojiet man komentāros, jo tas ir diezgan traki. Paskatieties uz visām lietām šeit. Ak, Dievs! Tas ir vienkārši kā juvelieru izstrādājumi. Tik daudz sasodīt rotas lietu. Puiši, šī varētu būt vislielākā rotas lietu kaudze, ko jebkad esmu atradis pētot. Es nedomāju, ka kāda no tām ir īpaši dārga, bet tas joprojām ir forši. Paskatieties uz to. Tur ir kāda maza flakoniņa ar... Es nezinu, vai tās ir tabletes? Es domāju, ka tās ir dārgakmeņi. Tā ir maza flakoniņa ar dārgakmeņiem. Au! Nolādēts! Čali, kaut kas man tikko sakot, vai ieknieba, vai kaut kas tāds. Au! Sasodīts, tas sāpēja. Vai šeit kaut kas dzīvo? Tas mani labi dabūja, lai kas tas arī bija. Es atradu vainīgo! Skaties! Šeit iekšā ir vēzis! Kā tu šeit nokļuvi, draudziņ? Čali, tev šeit nav jābūt. Pagaidi. Ak, Dievs, nāc šurp! Tas tik ļoti sāp. Es tiešām negribu, lai man vēlreiz iekniebi. Netuvojies manam dārgamam, draudziņ. Es viņu noķēru! Paskatieties uz to radību! Ak, Dievs, puiši, tas ir īsts vēzis! Viņš arī ir milzīgs! Labi, mēs te laidīsim vaļā, mazais vīriņ. Labi, ej atpakaļ kanalizācijā.
Puiši, šeit ir tik daudz visādu lietu. Kas tas ir? Vai tā ir saldete? Nē, tas ir kaut kas ar burvestībām saistīts. Tas izskatās pēc rituāla priekšmeta. Labi, atstāsim tevi tieši šeit. Kas vēl šeit ir? Paskaties uz to! Tas ir diezgan forši! Brīnos, vai tas ir no zelta? Izskatās pēc mazas, nezinu, krūzītes vai kaut kā tam līdzīga. Tas atvērās. Kas tas ir? Te iekšā ir vesela kaudze ar kaut ko. Izskatās pēc lapām vai aigēm vai kaut kā tam līdzīga. Smaržo diezgan labi. Atkal jau, es laikam minēšu, ka tam ir kāds sakars ar kādu kulta rituālu. Tāpēc es to atstāšu tieši turpat. Puiši, paskatieties uz visām šīm flakoniņām! Te ir kādi 20 gabali un visi ir pilni ar dārgakmeņiem. Labi, atvērsim vienu no šiem un paskatīsimies, kas tur iekšā. Izskatās, ka rakstīts Violets kvarts. Mēs esam bagāti, puiši. Paskatieties uz to! Man te ir pilna sauja ar dārgakmeņiem. Ja kāds zina, cik tas viss ir vērts, paziņojiet komentāros, jo man šķiet, ka es varētu būt miljonārs. Šeit varētu būt lietas $1000 vērtībā, puiši. Tātad es arī no tā kaut ko dabūšu, vai ne? Kaut ko no kā? Kaut ko no tā. Dārgumiem. Kādi dārgumi? Nav nekādu dārgumu, nekad nav bijis nekādu dārgumu. Par ko tu runā? Tātad tu tiešām man neko no tā nedosi? Ko tieši? Te nav nekā, vecīt. Tas ir tukšs, par ko tu runā. Ak, Dievs. Vecīt, tev dažreiz riktīgi nojūg prāts. Cik žēl, ka šī lāde ir tukša, bet esmu gatavs doties tālāk un paskatīties, kas vēl šeit ir. Šis ūdens ir tik dziļš un tumšs, kas zina, kas vēl te varētu būt? Jā, es turpināju meklēt dārgumus, bet kļūst skaidrs, ka šajā apgabalā esmu atradis visu, ko varēju atrast. Kas nozīmē, ka ir pienācis laiks mēģināt tikt atpakaļ uz virsmu. Pagaidi, uzgaidi. Vai tas bija šis tunels, vai tas, no kurienes mēs nācām? Labi, iespējams, ka es esmu apmaldījies, draugi. Paga, man šķiet, ka tas ir šis tunelis. Vai mēs vispār esam pareizajā tunelī tagad? Šis varbūt noteikti droši vien ir pareizais tunelis. Ak, Dievs, tur tas ir! Tur ir izeja! Jā, dienas gaisma! Jā! Mēs beidzot tikām ārā! Mēs ieguvām kaudz dārgumu un mūs pat neupurēja kāds kults! Tas ir neticami! Šodienas piedzīvojums bija pilnīgi traks un, manuprāt, var droši teikt, ka tur iekšā tiešām varētu būt kāds kults. Noteikti nospiediet patīk un abonējiet, un ja jums ir kādas trakas vietas, kuras vēlaties, lai es izpētu, rakstiet komentāros, jo es tos visus pārbaudu. Līdz tam tiksimies nākamajā video.